Bērnudārzu un skolu tīkls, jeb pieejama izglītība. Viens no priekšnoteikumiem, lai ģimenes varētu ienākt Talsu novadā un lai šeit palikt esošās, lai uzņēmēji varētu paplašināt savu biznesu un piesaistīt darbiniekus. 4. saraksts Talsu novada attīstībai, Latvijas attīstībai, tāpēc uzskata, ka bērnudārziem ir jābūt ļoti tuvu dzīvesvietai, pamatskolām ir jābūt viegli sasniedzamām, savukārt vidusskolām ir jāspēj nodrošināt kvalitatīvu izglītību, jo īpaši mūsdienu dzīvei un darba tirgumu nepieciešamās jomās. Kas tad ir sāpīgākie punkti Talsu novadā? Numur 1, tas ir sabils bērnudārzs, tas ir jāuzbūvē, līdz 27. gada beigām tas beidzot ir jāizdara, 9 gadus gaidīts. Savukārt skolu tīkla izmaiņas ir laikus jāplāno, jāapspriež ar vietējām kopienām, ar pedagogiem, ar ģimenēm, lai visi ar to var rēķināties. Par kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, par 4. sarakstu Talsu novada attīstībai, Latvijas attīstībai jāicina balsot pašvaldību vēlēšanās 7. jūnijā.